Sveicināti, dārgie klausītāji! Sveicināts, Aldi! Man prieks tevi redzēt šajā webinārā, kas ir veltīts, manuprāt, svarīgai tēmai GDPR un Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts. Jā, labdien! Labdien visiem skatītājiem un klausītājiem! Es esmu Aldis Maldups, esmu zvērnāts advokāts un arī datu aizsardzības speciālists. Līdz ar to es bieži vien uzņēmējiem palīdzu tieši no praktiskās puses saskarties un darboties izaicinājumos, kas saistās tieši ar datu aizsardzību. Un Ervīns? Jā, savukārt es, Ervīns Butkevičs, certifikācijas centrs, vecākais mākslīgā intelekta eksperts, es strādāju ar uzņēmējiem, lai viņiem praktiski rastos nojauta, kā labāk izmantot mākslīgo intelektu. Un, protams, mēs palīdzam arī noteikt to atbilstību, cik mākslīgā intelekta risinājumi uzņēmumā, organizācijā ir droši. Sāksim varbūt ar pamatprincipiem. Aldi, vai tu varētu atgādināt mūsu skatītājiem par GDPR galvenajiem pamatprincipiem? Jā, protams, Ervīn, jo GDPR, jeb datu aizsardzības regulas regulējums ir gan komplicēts, un lai viņam cauri izlaustos un varētu viņu ievērot, faktiski ir nepieciešams pārzināt, es teiktu, jebkuram uzņēmējam galvenos pamatprincipus, kādi ir pavisam mums faktiski 6, un papildus droši vien arī saprast, kas nav attiecināms uz īpašās kategorijas datiem. Bet, ja mēs par principiem runājam, tad pirmais ir likumīgums un godprātība. Proti, ka mēs personas datus apstrādājam likumīgā veidā, leģitīmi un godprātīgi, lai tas datu subjekts, ja persona, zinātu, kas ar tiem datiem notiks. Protams, arī nolūka ierobežojums. Ja mēs esam personas datus paņēmuši kaut kādam noteiktam mērķim, tad mēs arī šo mērķi, nolūku ievērojam un nesākam tos datus izmantot arī citām vajadzībām, kur, teiksim, viņi varētu mums noderēt. Protams, arī datu minimizēšana ir viens no pamatprincipiem. Proti, mēs apstrādājam tikai tos datus, kas mums patiešām ir nepieciešami konkrētajam nolūkam. Datu glabāšanas ierobežojums, proti datus mēs neglabājam bezgalīgi, mēs skatāmies, cik ilgi mums viņi patiešām ir vajadzīgi, lai konkrēto mērķi sasniegtu. Tāpat arī noteikti mums ir jābūt precīziem datiem. Datu precizitāte liekas pašsaprotam, bet tas ir viens no pamatprincipiem. Proti, mēs izmantojam pareizus, aktuālus, precīzus datus, un ja viņi ir neprecīzi, tad mums ir nepieciešams viņus pielabot un darboties ar tādiem jau precizētiem datiem. Un visbeidzot, integritāte un konfidencialitāte. Tas ir tas pamatprincips visai datu drošībai, kad dati ir droši, mēs viņus jebkurā posmā rūpējamies par to, lai būtu konfidenciāli droši, netikt izpaust trešajām personām. Bet ir viens papildus maziņš princips, tā saucās pārskata atbildību, un tas zināmā mērā korelē arī ar mākslīgā intelekta jauno regulējumu. Proti, datu apstrādātājiem, datu pārzinim, proti tām atbildīgajām personām, kas rīkojas ar datiem, ir nepieciešams spēt pierādīt pašiem jau dokumentālā veidā, ka viņi ir rīkojušies likumīgi. Nevis mēs mēģinām pieķert kādu pie rokas, bet mēs tiešām arī paši jau savā darbībā rūpējamies par dokumentāciju, kas mums ir nepieciešama. Tie ir tie pamatprincipi, bet tas, ko es vēlētos varbūt tās pielikt papildus no sevis, tieši mākslīgā intelekta kontekstā, ir par sevišķās īpašās kategorijas, jeb sensitīviem personas datiem. Lai arī tas nav kā princips, bet tomēr no datu regulas izriet, ka šie te īpašās kategorijas dati, viņu datu apstrāde ir aizliegta. Proti, ja mēs saskaramies ar datiem, kas runā par personas filozofisko, politisko pārliecību, veselības dati, biometrijas dati un tā joprojām, tad mums ir nepieciešams konstatēt īpašu likumā vai regulē paredzētu gadījumu, kad tos datus mēs drīkstam apstrādāt. Un tas jau sevišķi ir svarīgi tādās lielās datu sistēmās un mākslīgajā intelektā. Bet tu esi eksperts par mākslīgo intelektu, un varbūt tās tu vari pastāstīt, ar ko tad, teiksim, šis te regulējums galvenokārt atšķiras, un kas vispār ir mākslīgā intelekta regulējums, kas tas ir? Jā, pēc būtības tā galvenā atšķirība ir pieeja, jo GDPR vairāk skar un apskata jautājumu par personas datu drošību un pareizu izmantošanu. Taču mākslīgā intelekta akts ir vērsts uz to, lai nodrošinātu, ka šī datorprogramma
tiek lietotā atbildīgi, droši un ētiski, atbilstoši pamatvērtībām. Un tur ir atšķirības 4 lielās jomās. Pirmais ir mērķis. Mākslīgā intelekta gadījumā likuma akta. Tātad tā ir programmatūras izmantošana. GDPR gadījumā tie ir personas dati, datu glabāšana. Otrais varētu būt piemērošana. Mākslīgā intelekta akts runā par riska līmeņiem, savukārt GDPR ir vienota pieeja. Trešais es viņu nosauktu par caurspīdīgumu. Mākslīgā intelekta likums saka, ka lietotājam ir jāzina, no kurienes ir cēlušies tie dati, kā tiek izmantoti un kā tie tiek apstrādāti. Savukārt GDPR caurspīdīgums ir saistīts ar to, ka cilvēks atļauj, neatļauj izmantot savus datus. Viņš piekrīt, nepiekrīt. Un savukārt individu tiesības, kā 4. tā lielā atšķirība ir, jebkurš mēs varam pajautāt, klausieties, kāpēc jūs novērtējāt manu sniegumu ar 63 punktiem, nevis vairāk. Un tas, kas izmantoja mākslīgā intelekta kādu no instrumentiem, šai personai ir jāprot paskaidrot, no kurienes ir radušies šie 63% tava spēju novērtējuma, kad tu stāsies, piemēram, jaunā darbā. Savukārt individa tiesības GDPR mēs piekrītam vai nepiekrītam manu personas datu izmantošanai. Tās būtiskākās 4 atšķirības. Jā, seki vēl, ir daudz dzirdēts par to, ka gan datu regulas, gan arī mākslīgā intelekta akta kontekstā tiek piesaukta riskos balstītā pieeja, jeb riska pieeja, tas risk-based approach. Varbūt var par to nedaudz vēl vairāk pastāstīt tieši mākslīgā intelekta kontekstā. Kopumā mākslīgā intelekta akts, es teikšu, tas ir samērā inovatīvs likums un pirmais pasaulē. ASV tāds nav pieņemts, Anglijā tāda nav, Austrālijā nav. Viņiem ir citi skaidrojoši dokumenti, kuri skrien nopakaļus mazliet. Tātad Eiropa ir savā ziņā tāds celmlauzis ar visām no tā izrautošajām sekām. Un riski tiek iedalīti 4 tādās pakāpēs, kā piramīdu iedomājamies. Pašā augšā piramīdas ir tā saucamais nepieņemamais risks. Tas ir gadījumi, kad notiek, piemēram, zemapziņas ietekmēšana, vai arī cilvēki tiek vērtēti pēc viņu dzimuma, un tad lēmums tiek pieņemts pozitīvs vai nepozitīvs, diskriminējot kādu, vai pēc rases piedarības. Tātad otrais līmenis ir tā saucamie augsta riska izmantošanas gadījumi. Tā ir praktiski visa kritiskā infrastruktūra, medicīna, bankas apdrošināšana, viss, kas varētu ievērojami kaitēt, varbūt cilvēku labsajūtai, veselībai. Un trešais līmenis ir minimālā riska. Es kā piemēru minēšu, ir fotogrāfija izveidota ar mākslīgo intelektu, un cilvēks ir pārpratis. Viņš domājis, ka ritenis būs elektriskais, bet viņam piegādāja to riteni mazliet savādāk, kur rāmis cits, krāsa cita un vēl kaut kas. Tā bilde mākslīgā intelekta maldinājusi. Tas, ko būs jādara izmantotājiem, obligāti zem šīs bildes būs jāuzraksta. Šis attēls ir radīts ar mākslīgā intelekta rīkiem. Tas frāzējums var būt atšķirīgs, taču tas nerada veselībai, drošībai nekādu lielo kaitējumu. Notikusi vilšanās. Lai mazākas būtu vilšanās, minimālajai riskam ir noteiktas prasības, kas ir jāievēro. Un tas pēdējais, precīzēšu, ierobežota riska. Un pēdējais minimal risk, tātad es izmantoju mākslīgo intelektu, lai izanalizētu savus uzņēmuma Excel datus. Noskaidrotu, kur ir novirzes un iespējamās
ražošanā uzlabošanas rīcības manas. Jā, viss ir kārtībā, nevienam nekāda kaitējuma. Es apstrādāju dokumentus, izveidoju instrukciju. Tur mēs varam neuztraukties, gulēt mierīgi un viss būs labi. Jā, to dzirdot, es tiešām velku paralēlis ar to, ka, piemēram, datu aizsardzībā arī tas jau ir diezgan pazīstams, šis te riskos balstīta pieeja, samērīga datu aizsardzība, proti, jo mums ir vairāk un sensitīvāki dati, jo mēs vairāk rūpējamies par viņu aizsardzību, un es dzirdu arī, ka faktiski mākslīgā intelekta jomā mums ir nepieciešams tad vērtēt to risku, un jo vairāk risks, jo vairāk mēs pievēršamies tam regulējumam un prasībām, kas tiek izvirzītas viņa lietošanai. Bet tur ir viena cita vēl, es paturpināšu to domu, atšķirība GDPR un šim te aktam. Tas ir, cik starptautiski plešas ietekme. Jā, katrā ziņā par to ietekmi runājot, varbūt tas tiešām ir prātīgi diskusijas sākumā vai gandrīz sākumā par to arī parunāt, jo skaidrs, ka datu regula ir tendēta uz maksimāli plašu tvērumu, ja tā varētu teikt. Viņa skatās gan uz Eiropu kā teritoriju, ja šeit Eiropā kāds uzņēmums nodarbojas ar datu apstrādi, personas datu apstrādi, viņam jāievēro datu regula. Ja kāds uzņēmums ārpus Eiropas vēlas apstrādāt Eiropas pilsoņu datus, viņam ir jāievēro datu regula. Ja kāds ārpus Eiropas esošs uzņēmums apstrādā savu pilsoņu datus, bet to veic Eiropā, viņam atkal ir jāievēro datu regula. Varbūt kā ir ar to mākslīgā intelekta aktu, vai tas tvērums ir tiešām arī tikpat plašs? Precīzi, un likumā tā arī pateikts. Nav nekādas atšķirības, vai uzņēmums atrodas Eiropas Savienībā. Tātad tas viss attiecas uz katru Latvijas organizāciju un uzņēmumu. Likums darbojas. Ja uzņēmums atrodas ASV, piemēram, un viņa mākslīgā intelekta produkti, pakalpojumi, programmatūra ir izvietota mākonī, un mēs viņu lietojam, un pārsvarā tie ir tie visi gadījumi, tad atkal šis likums vai mākslīgā intelekta akts ir piemērojams šim ASV uzņēmumam, neatkarīgi, kur tas ir reģistrēts, pat ja tas nav Eiropā. Tur vēl pat vairāk, ja tu nodrošini, kā general purpose, tie lielie modeļi LLM savus pakalpojumus, tad tev vajadzētu Eiropā savu cilvēku kompāniju dibināt, pārstāvi, lai atbildētu uz patērētāju, lietotāju prasībām un ierosinājumiem, jo viņi var ziņot par novirzēm, par kļūdām, halucinācijām, kuras tev pēc likuma būs jāmaina. Jā, tā ir. Droši vien to ir vērts atcerēties visiem, kas vēlas izmantot risinājumus, kas ir tapuši kaut kur ārpus Eiropas. Un bieži vien jau celmlauzim būt ir zināmā mērā labi un zināmas priekšrocības mēs varam iegūt attiecībā pret konkurentiem, bet tas var saistīties ar droši vien papildus prasībām, papildus darbībām, kas būs nepieciešams, lai to legāli sākt izmantot. Pirms tā, šī ir nopietna lieta, par to parunāsim. Pirms tā, klausies, Aldi, kur varētu būt līdzības un atšķirības starp GDPR un Eiropas Savienības mākslīgā intelekta aktu? Zini, ja mēs skatāmies tā globāli, tad abas regulas ir vērstas uz pamatiesību aizsardzību digitālajā vidē, digitālajā laikmetā. Mēs varam runāt par pašnoteikšanās tiesībām, par personas privātumu, par demokrātijas vērtībām, lai šīs pamatiesības tiktu aizsargātas. Un, proti, abas regulas gan ņem vērā jau mūsu pieminēto risku pieeju vai riskos balstīto pieeju, tāpat ir ārkārtīgi liels uzsvars uz pārskatu atbildību, uz pārredzamību un to, ko tu minēji par caurspīdīgumu. Proti, kad ir pietiekami skaidri un labi priekš parastā lietotāja, parastā cilvēka, tā gala lietotāja, izskaidrots, kas notiek ar viņa datiem, kas notiek ar viņa ievadīto informāciju mākslīgā intelekta šajos te rīkos. Un tas patiešām ir viens no fundamentālajiem arī stūrakmeņiem abās regulās. Ne tikai datu regulā, bet arī mākslīgā intelekta regulējumā. Un, protams, arī pārkāpumu sankcijas, šie te sodi, viņi ir pietiekami draudīgi, es teiktu, abos gadījumos. Tas droši ir
tas vienojošais visos gadījumos, kad mēs runājam gan par personas datiem, gan mākslīgā intelekta regulējumu. Tas atšķirīgais droši vien ir acīm redzams, jo mākslīgā intelekta regulējums ir vērsts uz sistēmu izmantošanu, sistēmu izstrādi, sistēmu lietošanu, to sistēmu, kas satura mākslīgā intelekta regulējumu elementus. Savukārt, personas datu regulējums, jeb datu regula, mums attiecas tikai un vienīgi uz tiem gadījumiem, kad mēs apstrādājam un kaut ko rīkojamies ar personas datiem. Neraugoties uz to, vai tas notiek mutiski, rakstiski, elektroniskā vidē, ar vai bez mākslīgā intelekta rīkiem. Bet, protams, tas saskares punkts ir pietiekami liels, jo plašāk izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, droši vien būs reti tie gadījumi, kad mēs iztiksim tikai bez personas datiem. Un līdz to ļoti ticams, ka lielā vairumā no gadījumiem mēs piemērosim abus šos regulējumus paralēli. Par šo te es gribētu vēl papildus jautāt. Un kā tas attieksies uz Latvijas uzņēmumiem? Latvijas uzņēmumi droši vien nebūs savādākā kategorijā kā citi Eiropas uzņēmumi, kuriem būs jāmēģina adaptēties ar jaunajiem standartiem, jaunajām pieejām. Un pirmais, ko droši vien vajadzētu ņemt vērā, ir šis riska novērtējums. Mēs visu laiku runājam par to riska pieeju un tam līdzīgi, bet priekš uzņēmuma ikdienas darbībā tas nozīmē, ka būs nepieciešams veikt riska novērtējumu, saprast, kas ir uzlabojams, kas ir tās jomas, kur varbūt tās var parādīties kāda neatbilstība ar jauno regulējumu. Tāpat būs jāievieš šie samērīgie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai garantētu to atbilstību. Un te es tiešām vēlētos vērst uzmanību uz to, ka mēs runājam ne tikai par tehniskajiem, bet arī organizatoriskiem un otrādāk. Mums vajag gan dokumentāciju, gan saprast, ka viss ir pēc instrukcijām ar tehnisko pavadu dokumentāciju, gan arī tehniski, ka mēs spējam to visu ievērot. Aldi, pārtraukt. Jā, droši. Konkrētu piemēru paņemsim. Es nolasīšu. Viesnīca, nosauksim viņu Saulrieti, netālu no jūras. Lepojas ar savu moderno interjeru un centību sniegt klientiem labāko pieredzi. Viesnīcā uzstādītas novērošanas kameras drošības nolūkos, un tā izmanto lielo mākslīgo intelektu klientu mārketingam, personalizētu e-pastu sūtīšanai un klientu datubāzes uzturēšanai. CRM stāv. Viesnīcas mājaslapā darbojas chatbots, arī ar mākslīgo intelektu, kas sniedz informāciju un atbild uz klientu jautājumiem. Jautājums, ko viesnīcai darīt? Praktiski un loģiski, vai ne? Es pat teiktu, diezgan tipiska situācija. Nekas neierasts. Un ja mēs to teorētisko pusi pārnesam tagad uz praktisko viesnīcas piemēru, skaidrs, ka mums ir jāsāk ar to, kad saprast, kuros aspektos mēs izmantojam mākslīgā intelekta šos te radītās priekšrocības un sistēmas. Tāpat mums vajadzētu saprast, kur mums parādās personas dati. No tevis minētā piemēra skaidrs, ka video novērošana tā būs iekšējā CRM sistēma, tā būs klientu uzskaitas, apziņošanas un tam līdzīgi. Tā iespējams būs kaut kāda mārketinga paziņojuma izsūtīšana. Droši vien, Aldi, paklausies, es pārtraucu. Video novērošana ar mākslīgo intelektu droši vien būs jāpārtrauc ar 2. februāri. To nevajadzētu turpināt nekādā gadījumā. Jā, lai paliek vienkārši video novērošana drošībai, nevajag pielikt klāt mākslīgo intelektu tur. Lai sejas atpazītu un tad teiktu, rekur Pēterītis nāk, viņš piedzērās pagājušā nedēļā, ka mēs viņu tūlīt arī. Tas var būt vilinoši gan darbinieku kontrolē, gan tas var būt vilinoši apmeklētāju kaut kādai kontrolei un kategorizēšanai, bet to noteikti nedrīkstēs darīt. Bet chatbots taču var atbildēt uz klientu jautājumiem, un tur nav nekādas lielas traģēdijas, vai ne? Absolūti, ja mēs tā skatāmies kopumā, tā nav nekāda traģēdija, to drīkst darīt, bet ar dažiem nosacījumiem. Pirmkārtām, no apstākļiem vai no paziņojumiem ir skaidri jābūt saprotamam, ka mēs sarunājamies nevis ar dzīvu cilvēku, bet ar chatbotu, ar mākslīgā intelektu. Jā. Otrs, mums ir jāpadomā, ja tas risinājums ir bāzēts nevis pie mums, mūsu serveros, sistēmās, bet kaut kur tālu prom, tad tas būs kāds apstrādātājs, kuram būs jārūpējās par datu drošību, jo ļoti ticams, ka viesnīcai šajā saziņas kanālā
kāds potenciālais klients būs aizsūtījis savus vārdus, uzvārdus, dzimšanas datus, varbūt pat kādu personu apliecinošu dokumentu, ko mēs nevaram izslēgt, lai veiktu rezervāciju. Un, ja mēs pieļaujam, ka šajā sistēmā var būt personas dati, tad mums jāsāk skatīties uz visu to ķēdīti, kur viņi paliks, cik ilgi glabāsies, vai mums visus tos nepieciešams. Tā kā mēs sākumā runājam par principiem, tie ir jāievēro. Paklausies, ir daudz informācijas, vai ir iespējams kaut kāds atbalsts un palīdzība uzņēmumiem, kuri sāks tagad izmantot plašāk mākslīgo intelektu, lai atvieglotu savu darbu? Es labprāt izstāstīšu par tiem atbalsta pasākumiem, bet pirms mēs varbūt pārējām no tā piemēra un no tām atšķirībām vai praktiskajām lietām, ko mums prasa uzņēmumiem, es gribēju vēl mazliet pieskarties jau šī brīža prasībām, kas izriet no datu regulas un kas dažreiz pārklājas ar to mākslīgā intelekta aktu. Jo kaut vai tas piemērs ar video novērošanu. Gadījumos, kad mēs apstrādājam lielu apjomu datus par personām, datu regula mums prasa veikt tādu ietekmi uz datu aizsardzību novērtējumu. Izklausās mazliet sarežģīti, bet tā doma ir tāda, ka saprast, kam mums tas ir vajadzīgs, vai mēs varam ar mazāku datu apjomu iztikt, vai mēs varam samazināt tos riskus, kas ir tām personām. Un mums jāpadomā arī, tad, kādā veidā mēs vai nu video novērošanu, vai kādu mākslīgā intelekta sistēmu ieviešanu veicam. Un tas ir jau spēkā šobrīd, pat neraugoties uz to, ka mākslīgā intelekta akts mums ir spēkā, bet viņa piemērošana ir atlikta pa vairākiem posmiem. Kaut kas būs februārī nākamā gada, kaut kas būs nākamā gada augustā, 26. gada augustā, un līdz pat 30. gadam ir dažādi šie piemērošanas nosacījumi atlikt. Un tas ir, kas ir šobrīd. Tāpat atceramies, pavisam faktiski, es teiktu, ir 3 tādas pavisam būtiskas lietas, kas mums ir šobrīd jau spēkā un kas attieksies uz ļoti daudziem gadījumiem ar mākslīgo intelektu. Pirmais ir veikt šo novērtējumu no datu aizsardzības perspektīvas. Otrs ir tiesības jebkurai personai nebūt par automatizēta lēmuma mērķi vai subjektu. Izklausās mazliet sarežģīti, bet ja mēs izmantojam jebkādus automatizētus rīkus, lai pieņemtu jau pirmo lēmumu, pieņemsim darbā, nepieņemsim darbā, izsniegsim kredītu, neizsniegsim kredītu, būs mums viņš klients, nebūs viņš mums klients, tad, ja tas mērķis ir fiziska persona, datu subjekts, ja mēs skatāmies no datu regulas perspektīvas, tad šai personai ir vienmēr tiesības lūgt pārvērtēt, lai dzīves cilvēks, reāli persona pārvērtē, vai tas automatizētais lēmums ir bijis pareizs. Un šis regulējums ir spēkā jau šobrīd, viņš arī būs spēkā turpmāk, tad, kad mēs ieviesīsim šīs mākslīgā intelekta visas sistēmas jau ar visu spēkā esošu regulējumu. Un tas mums jāņem vērā arī savos procesos, kad tādām tiesībām ir jābūt gan izskaidrotam, gan realizējumam. Un trešā lieta, kas ir jāņem vērā, ka mums ir aizliegta īpašo kategoriju datu apstrāde, ja nav īpaša vajadzība, teiksim, likumā dots deleģējums. Un tur ir jāskatās ļoti uzmanīgi ar tām mākslīgā intelekta sistēmām, kas apstrādās ļoti lielu daudzumā ar informāciju. Jo tās spēja ielīst tur, kur viņām nevajadzētu. Jā. Un es pat vēlētos mazliet atsaukties uz tādu arī Eiropas Savienības tiesas jau iedibinātu judikatūru, ka tas skatījums uz īpašās kategorijas datiem ir ārkārtīgi plašs. Mums nav nepieciešams vienmēr, skaidri, nezinu, tur slimības vēsture vai personas tur piederība kaut kādai arotbiedrībai vai politiskam spēkam. Mums pietiks ar gadījumiem, ja mēs no tās informācijas kopuma spējam izsecināt, ka tur varbūt persona ir slima, vai persona ir ar kaut kādiem noteiktiem filozofisku pārliecību vai reliģisku pārliecību. Un ja mums tas informācijas kopums šādus speciālos datus vai īpašo kategoriju datus ļaus izsecināt, tad mēs jau runājam par sistēmu, kur iespējams darbojās nepareizi. Kādēļ to ir svarīgi atcerēties pie mākslīgā intelekta sistēmām? Jo cilvēcīgi, protams, ļoti liels datu apjoms mums ir grūti apstrādāt, vai teiksim, tas limits ir katrā ziņā zemāks nekā šiem te lielo valodu modeļiem un tam līdzīgi, kas var pa informācijas druskām savākt ilgā laika posmā no dažādiem publiskām vidēm un personīgākām vidēm. Un tad veidojās tās lietas, kuras jāņem vērā jau šobrīd uzņēmumiem. Bet es atceros, ka tu man uzdevi jautājumu. Pāriesim pie tiem pasākumiem. Kas tad? Uzņēmēji, atbalsts, paklausies, vai ir kaut kas, jo
mēs ar tevi iebraucām diezgan sarežģītās tēmās, un citi varbūt vienkārši dara savu darbu ļoti labi. Jā. Kāds ir atbalsts viņiem saprast, lai viņi nekļūdītos, neaizietu pret likumu? Es vēlētos teikt, ka pieņemot jauno regulējumu, ir bijušas ārkārtīgi daudz diskusijas, kā vienlaikus nosēdēt uz diviem krēsliem, veicināt inovācijas, nebremzēt viņas, un tāpat laikā nodrošināt, ka tās pamattiesības un pilsoņu tiesības tiek ievērotas un nav negodprātīgu mākslīgā intelekta izmantošanas gadījumu. Un tas ir diezgan grūts uzdevums patiesībā. Tas, kā to mēģina salāgot, ir ar ārkārtīgi stingru regulējumu, bet atbalsta pasākumiem, lai tomēr tās inovācijas un komercdarbību kaut kādā veidā varētu turpināt, legāli turpināt. Un te ir jāpiemina, kad ir Eiropā izveidots mākslīgā intelekta birojs, un tā ir Eiropas līmeņa iestāde, kura dažādā veidā rūpēsies gan par vadlīnijām, gan arī par pārskatiem, lai tiešām sekot līdz regulas praktiskajai ieviešanai, ātri reaģēt uz kaut kādiem problēmu gadījumiem. Un varētu veicināt un palīdzēt tieši mazajiem uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas, kas ir labi, ka regulas tekstā tieši tiek izcelti mazie vidējie uzņēmumi un startupi jeb jaunu uzņēmumi, kuri īpaši ir prasīgi vai kuriem īpaši vajag dažādus palīdzības mehānismus. Ir paredzēts arī izveidot dažādas vadlīnijas, risku novērtēšanas, veidlapas vai palīga rīkus. Šobrīd gan jāsaka, ja mēs runājam ar tevi 2024. gada beigās, vēl nav daudz, kas no tā tapis, bet mums priekšā ir vēl pārējais periods, un droši vien tas pārējais periods arī ir zināms atbalsta pasākums, ka tas nav tā kā dažreiz ar nodokļiem, ka pieņem decembrī un janvārī mēs sākam dzīvot ar jaunu regulējumu. Šeit tas regulējums mums bija zināms faktiski 2024. gada pavasarī, stājās spēkā vasarā, un kaut kas stāsies spēkā pēc pusgada februārī un tā uz priekšu. Un tad pēdējais no atbalsta pasākumiem, kas varbūt ir vairāk tendēts uz jau tehnoloģiju uzņēmumiem, ir regulatīvās smilškastes. Proti, katrai dalību valstī ir pienākums izveidot tādu šo tehnisko ietvaru, kurā trenēt, adaptēt, apmācīt un pārbaudīt dažādus mākslīgā intelekta rīkus un modeļus. Proti, drošā vidē mēs viņus notestējam, patrenējam un tikai tad laižam jau tālāk sabiedrībā, lai novērstu šos riskus, kas tieši saistīti ar pavisam jaunām tehnoloģijām, kuru uzvedību varbūt nevienmēr mēs varam viegli prognozēt. Es vēl papildināšu, man nāk prātā, reti ir bijuši gadījumi, kad uzņēmējiem iedod 2 gadus, pat nedaudz vairāk sagatavošanās laiku, lai tu lēnām varētu adaptēties tām pārmaiņām. Es maz esmu dzirdējis, ka tagad, kad Mākslīgā intelekta office Briselē uzaicināja izteikt savas vēlmes, kā kontrolēt lielos modeļus, vairāk nekā 1000 ekspertu un interesentu pieteikumi tika saņemti, un šie tagad tiek vērtēti līdz pat februāra beigām. Šī iesaiste, līdzdalība, manuprāt, ir fantastiska. Varbūt tu dzirdēji 3. decembrī pie mums Latvijā ministru kabinets ir apstiprinājis mākslīgā intelekta centra izveidi, kas ir speciāli domāts Latvijas organizācijām, valsts pārvaldei un arī uzņēmumiem, lai mēs vieglāk saprastu tās prasības un spētu tās piemērot sev par labu. Jā, tas ir ļoti nozīmīgi, ka arī no Latvijas perspektīvas skatoties mums ir varam, kā ministrija, šī jaunā iestāde, un kas ir pavisam nozīmīgi atkal no tādas juridiskās puses un no arī pilsoņu puses, ka tiesības sargs nav arī atstāts aiz bortiem, mēs tēlēni izsakamies, un arī tiesības sargam būs pienākumi un uzdevumi rūpēties, lai šī mākslīgā intelekta laikmetā mēs neaizmirstu par tām pamattiesībām, kuras kļūst aizvien nozīmīgāks un aizvien tiešāk piemērojams tādā ikdienas darbībā. Klausies, man ir piedāvājums drāmu iesaistīt mūsu sarunā par neatbilstībām. Jā, par neatbilstībām. Varbūt tās tu kā eksperts vari pastāstīt, kas notiek, ja nav atbilstības, ja iestādes jūt, ka iespējams ir pamats piemērot kādus sodus un sākās administratīvās
pārkāpuma lietvedības. Ir laba ziņa, Aldi, un ir slikta. Laba ziņa, ka mums ir pārējais posms, un šajā posmā mēs nemaksāsim nekādus sodus. Mēs drīkstam mazliet kļūdīties, mēs drīkstam testēt, un dažāda riska modeļiem tie pārējais laiki ir dažādi. Taču kopumā gads, 2 mums ir iespēja būt kā bērniem un vienkārši spaidīt podziņu. Ar mazu piebildi, tikai bez personas datiem. Jā, labi, respekts. Jā. Sliktā ziņa ir tāda, ka jaunais regulējums, tas ir mākslīgā intelekta akts Eiropas, pārēc, ka atšķirībā no GDPR, kur bija, manuprāt, 4% sots, jebšu 20 miljoni, kas ir lielāks gada griezumā, tas sots pieaug ievērojami. 35 miljoni, laikam, bija maksimālais tagad. 35 miljoni no gada apgrozījuma uzņēmuma visā pasaulē. Un tur var, kāds ciest. Tas viss būs atkarīgs, no tā, kurš uzraudzīs procesu un kurš piestādīs rēķinu. Jā, katrā ziņā noteikti ar to jārēķinās, ka sodi kļūst aizvien bargāki. Ok. Pieņemsim. Varbūt par tiem sodiem vēl varbūt. Jā, es vienkārši tādas juridiskās puses aizdomājos. Ir skaidrs, ka mēs visu laiku runājam 20 miljoni, 35 miljoni, tādas diezgan prātam. Tas viss notiek. Netveramas summas. Un, es teiktu tā, ir svarīgi atcerēties, ka soda piemērošana ir ļoti nozīmīgs atturošais efekts. Jeb tāda individuālā un vispārējā šī atturēšana, lai ievērot regulējumu būtu izdevīgāk. Ir skaidrs, ka bieži vien šis mērķis tādiem ļoti drastiskiem un liela apjoma sodiem nav jau mazais vai vidējais uzņēmums, bet lielās korporācijas, kuras var vērtēt vienā brīdī, vai ievērošana ir tā vērta. Un tas ir tas mērķis, bet, protams, ja arī mazais uzņēmums būs rīkojies klāji negodprātīgi un pārkāpis to regulējumu, ir jārēķinās, ka mēs vairs nerunājam par dažiem simtiem eiro sodu un aizrādījumu. Protams, mēs varam cerēt uz tādu saprātīgu piemērošanu no valsts puses, it sevišķi tādā ieskriešanās periodā, kur arī Latvija, manuprāt, pēdējā laikā rāda labu piemēru bieži vien, kad ir tas iecietības periods, kur sākumā ir izskaidrošana vai konsultē vispirms princips, bet tādu rupju pārkāpumu vai atkārtot pārkāpumu gadījumā ir jārēķinās ar to, ka tas atturošais efekts un audzinošais gan būs konkrētam uzņēmumam, gan arī pēc tam, lai par to izlasa presē un arī citi mēģina ievērot. Un, protams, sodi, kas ir noteikti regulā, attiecas vienādi uz visiem Eiropas uzņēmumiem. Kas atkal mazliet mums izlīdzina tos konkurences apstākļus, lai nav tā, ka mēs sakam pie Igauņiem vai Lietuviešiem vai Spānijā ir labāk vai sliktāk, ka faktiski šie spēles nosacījumi visiem būs vienādi arī no tās soda politikas viedokļa, kas, zināmā mērā, es teiktu, veicina to konkurenci. Un vēl viens iemesls, kādēļ tie sodi varbūt kļūst aizvien dramatiskāk, jo es atceros, tad, kad stājās spēkā datu regula, tad visi noelsās par sodiem, jo tādus apjomus, kad kādā normatīvajā aktā ir ierakstīta 20 miljoni vai 4% no globālā apgrozījuma, tas bija zināmā mērā kaut kas jauns. Vēl konkurences tiesībās arī parasti nekautrējās noteikti liels soda apjoms, bet, kādā ziņā tas izsauc zinām rezonanci. Bet mēs atkal varam to vērtēt tieši mākslīgā intelekta aspektā no tā, ka tas veicina uzticamību. Tieši gala lietotājiem, tam cilvēkam, ka viņš zina, ka tie sodi ir tik drastiski, ka visticamāk jau tās mākslīgā intelekta rīks būs atbilstošs, un ja viņam ceļš būs tas C marķējums, piemēram, viņš zina, ka tās informācija, kas tiks ievadīta šajā rīkā, viņai vajadzētu būt izmantotai godīgi atbilstoši tam, kā tas ir pateikts, jo daudz jau pacieš papīrs, un arī šī tehniskā dokumentācija eventuāli varētu neatbilst tam, kā tas rīks patiesi darbojas. Un tāds liels sods, es teiktu, ir tas mērķis, lai panāk, ka tas, kas ir rakstīts, arī reāli
realitātē Labi, notiek. drāma beidzās. No tā ekstrēmisma pāriesim mazliet uz mazliet mierīgākiem, bet atzīsti, ir taču problēmas Latvijas uzņēmējiem ar šo te ieviešanu, un vismaz ir dzirdēts, ka aptuveni 29% Eiropas uzņēmēju sūdzās par to, ka šis te pārmērīgais regulējums un sarežģītība mazliet kavē uzņēmēju darbību, nevēlas tik daudz investēt attīstībā. Ko tu par to teiksi? Visnotaļ, jā. Gan sarežģītība, gan arī šie sodi var būt kā negatīvs, atturošs un bremzējošs faktors tieši inovāciju aspektā. Un var atturēt kādu uzņēmumu no varbūt darbības sākšanas, turpināšanas vai paplašināšanas tieši no mākslīgā intelekta rīku izmantošanas, jo tas risks ir pietiekami augsts, ka izmantot var tikai legālus un atbilstošus rīkus. Un, protams, ja mēs skatāmies no tām galvenajām sarežģītībām, kas arī parādās Eiropas, ne tikai Latvijas, bet Eiropas uzņēmēju aptaujās, ir šo te regulu sarežģītība. Gan datu regula, gan arī mākslīgā intelekta akts, tie ir pietiekami sarežģīti dokumenti, un vienmēr jau uzņēmēji cīnās ar zināmu resursu trūkumu. Mums ir nepieciešamas gan zināšanas, gan laiks, gan arī papildus naudas līdzekļi, lai šo te atbilstību nodrošinātu. Pirmkārt, saprastu, kas mums ir jādara, otrs to reāli izdarīt un arī turpināt uzturēt šo atbilstību, jo mākslīgā intelekta akta jomā un arī datu jomā ir ārkārtīgi svarīgi nevis, ka mēs sākotnēji izstrādājam dokumentāciju un viņu noliekam plauktiņā, pēc tam nelasot, bet ka viņi ir visu laiku aktuāli, viņi tiek sekots līdz, vai nav nepieciešams papildināt vai pagrozīt un tam līdzīgi. Un tas prasa resursus. Un es teiktu, ka, protams, tas var būt zināms izaicinājums uzņēmējiem. Noteikti liela daļa resursu būtu jāvelta arī darbiniekiem, darbinieku zināšanu. Drīkst iestarpināt par zināšanām. Es patās vakardien atradu svaigu pētījumu. Šis pētījums tika realizēts Slovenijā. Slovenija izmēros ir nedaudz mazāku par Latviju, bet iedzīvotāju skaits nedaudz lielāks. Iekšzemes koprodukts ir nedaudz augstāks, bet mēs esam, es teiktu, samērojamas mazliet valstis. Ja? Un tā aptauja par uzņēmējiem, kuri izmanto mākslīgo intelektu un kas traucē viņiem šobrīd, un publicēts tas tika decembrī šī gada pētījums, tātad pirmajā vietā ar 65%, kas traucē ieviest tehnoloģijas, ir uzņēmēji paši, un uzņēmēji tas ir 10 darbinieku un vairāk uzņēmums. Minējuši, ka darbinieki nezin, kā tos lietot. Mums būtu tie jāapmāca. Un tālāk tur pētījumā bija vēl interesanti daži fakti, ka visvairāk uzņēmumi izmanto mākslīgo intelektu tekstu rakstīšanai, video, precīzāk tā, objektu atpazīšanai, droši vien tas ir drošības jautājums. Un tad otrajā daļā ir teksta apstrāde, datu analītika, apstrāde arī workflows, tas ir automatizācijas sistēmas, un tikai stipri tur tālāk ir attēli vai vienkārši search tur tāds. Tā kā mums ir kur augt, jo mums vajag attīstīt darbiniekus, iemācīt viņus droši lietot šīs sistēmas. Obligāti, jā. Jo, pat ja mēs skatāmies no tādas labās prakses, tad, protams, mēs varam runāt par to, ka ir vajadzība... Jā, par labajām praksēm, starp citu, parunāsim. Jā, vajadzība veikt auditu. Tā teikt, ja mums ir nepieciešams gan datu apstrādi veikt, gan mākslīgā intelekta rīkus izmantot, kā mēs runājam, šeit ir daudz kopīgā, un mums vajadzētu veikt iekšēju auditu, saprast, kas ir tās lietas, kas ir uzlabojamas, kur mēs jau daram lietas pareizi. Un tāpat ir jāizstrādā arī šī dokumentācija gan par datu apstrādi, gan mākslīgā intelekta izmantošanu, tās politikas, kā mēs to darīsim, tam līdzīgi. Bet apmācīti darbinieki. Un es teiktu, jau šobrīd ļoti, ļoti svarīgi ir jebkuram uzņēmējam apzināties, ka gan vērtīgā biznesa informācija, kas mums ir komercnoslēpumi, personas dati, un ļoti bieži tie incidenti var notikt tieši nevis ļaunprātības, bet nezinošu darbinieku dēļ. Un tās ir lietas, ko salīdzinoši vienkārši un ar relatīvi maziem
ieguldījumiem mēs varam novērst, vienkārši parūpējoties par zinošiem darbiniekiem viņu apmācību. Un no ikdienas, es teiktu, šobrīd ir pieejami tie lielo valodu modeļi, ChatGPT, Google ir dažādas. Gemini's un Claudijs. Un tā joprojām Microsofts piedāvā. Microsoftam Copiloti, Realitātē darbinieki viņus mēdz izmantot gan izklaidē, gan arī varbūt viens otrs to izmanto arī darba pienākumu veikšanai. Kādu e-pastu ātri sagatavot atbildi vai kādu mazu tekstiņu. Un šajā brīdī, ja mēs pat neskatāmies uz mākslīgā intelekta regulējumu, tie modeļi, lielākoties viņu mazā drukā publicētie noteikumi paredz, ka visa informācija, ko mēs ievadam, tiek izmantota viņu apmācībai. Kas ir normāli, tāds ir mērķis šiem te izstrādātājiem tos modeļus padarīt aizvien darbīgākus. Bet no biznesa puses, no juridiskās puses, ja šajā visā ievadītajā informācijā parādīsies komercnoslēpums, parādīsies personu dati, jo mēs būsim mazliet bijuši par slinku, lai to informāciju rediģētu pirms ievadīšanas. Mēs, diemžēl, šobrīd nevaram prognozēt, kur viņa tālāk nosēdīsies, kādā atbildē jau citam lietotājam viņa var pēkšņi parādīties. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka zinošs darbinieks ir ne tikai labā praksa, bet es teiktu labā nepieciešamība. Jebkuram uzņēmumam. Labā nepieciešamība. Super. Es tev piebalsošu, ka varbūt mums pirmais ir jāiemāca darbiniekiem atšķirt, kuri ir tie sensitīvie dati, kurus nevajadzētu mākonī sūtīt, un kurus mēs droši varam izmantot. Iemācīt, kā anonimizēt datus, lai varētu tomēr apstrādāt un neciestu drošība. Vēl ir variants tāds, ka mēs varam, drīkst kā piemēru, kaut vai izstrādāt darba instrukciju. Piemēram, darba instrukciju, kā lietot mākslīgo intelektu darba vidē. Kaut vai uz vienas A4 lapuses, un darbinieki tiek iepazīstināti ar to. Pretējā gadījumā valdes loceklis ir atbildīgs par visām kļūdām, kas būs notikušas. Tā ir, jā. Un absolūti tā ir, es teiktu, labākā prakse un labākais veids to darīt nevis ar instrukcijām uz 50 vai 20 lapas pusēm, ko neviens nelasīs, bet īsā, lakoniskā un saprotamā veidā par galveno tiešām, lai darbinieks apzinās, ko drīkst, ko nedrīkst ar mākslīgā intelekta objektiem, ko drīkst, ko nedrīkst ar komercnoslēpumu, ko drīkst, ko nedrīkst ar personas datiem. Un tad tas drīzāk sasniegs rezultātu. Klausies, reklāmas pauze par LTRK. Man bija fantastiska iespēja piedalīties LTRK kādreiz stratēģijas izstrādē, kuras viens no tehniskajiem mērķiem bija uzlikt uz vienas A4 lapuses organizācijas stratēģiju. Super! Nemēģinam rakstīt palagus. Vēl viena lieta, kas ir varbūt laba prakse. Mēs certifikācijas centrā izstrādājām 4D soļu tādu programmu. Tu sauc to par auditu. Mēs nosauksim viņu vienkāršāk novērtēšana modeļa drošībai. Vispirms ir jānovērtē dokumenti, vai visi papīri ir kārtībā. Otrais. Ir jānovērtē pašas datorprogrammas, cik tās rada precīzus rezultātus. Trešais, tas ir visu datu drošība, tur saistībā arī ar GDPR. Un, protams, ceturtais D būs darbinieki. Vai darbinieki, kas izmanto šos te modeļus, ir zinoši, vai viņi prot reģistrēt kļūdas, kas ir gadījušās izmantošanas laikā, vai viņi labo, ja viņi ir spējīgi izlabot šīs kļūdas. Un tad, ja visi šie 4D ir izpildīti, tad viņi var saņemt atzinumu, ka viss ir kārtībā. Bet, protams, viņš nevar būt viss kārtībā. Tas ir kārtībā uz šo mirkli. Pēc kāda gada, iespējams, vai 2 ir jāpārbauda. Un human in a loop, cilvēks, kas pārauga šo te, tas ir likumā rakstīts. Mākslīgā intelekta izmantošana must have. Jā, obligāti. Tā cilvēka visu laiku pāraudzība pār mākslīgā intelekta. Klausies, man ir vēl viens gadījums. Mēs varam izspēlēt. Es vēl nolasīšu par vienu uzņēmumu. Noteikti. Labo praksi, ko mēs varam ieteikt. Tā ir klīnika.
medicīnas iestāde. Tā ir moderna medicīnas iestāde, kas izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai sniegtu pacientam augstākās kvalitātes aprūpi. Klīnika izmanto kompjuteru tomogrāfus un ultraskaņas aparātus ar integrētu mākslīgo intelektu, normāli, diagnostikas uzlabošanai. Tāpat klīnika uztur pacientu datu bāzi un izmanto mākslīgā intelekta chatbotu, lai ievāktu pacientu pirmreizējo informāciju reģistrācijas procesa laikā. Ko darīt klīnikai? Jā, vispirms jau jāsaprot, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par veselību un veselības datiem, jau ir maziņš sarkans karodziņš, kad mums jāsāk uzmanīties. Un, visticamāk, tā ir augsta riska izmantošanas gadījuma sistēma. Šī mākslīgā intelekta sistēma būs ar augstu risku, kurai būs papildus prasības, lai viņu spētu un legāli izmantotu. Tajā skaitā cilvēku pāraudzība, datu drošība, kur viņi tālāk notiks un kādi būs šie lēmumi, lai nebūtu tā, ka tas lēmums tiek pieņemts tikai un vienīgi automātiskā veidā, kad ir profesionāļi, nevis kāda, kas nav medicīnas jomā tik pieredzējis un zinošs, bet tieši jau profesionāļa pāraudzība, lai tāds automatizēts lēmums nekādos gadījumos nespētu nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai vēl trakāk dzīvībai. Jo tur ir gadījums tāds, MRS vai MRI vai dzimumzīmju, piemēram, skaneris, kas izmanto mākslīgo intelektu, viņš pasaka, šī dzimumzīme ir, piemēram, 68% pazīmes, ka tas ir vēzis, un labāk viņu izņemt. Un šai gadījumā ārsts ir tas, kas vēlreiz ar citām metodēm pārbauda šīs te mašīnas algoritma datus, un ārsts ir tas, kas personīgi pieņem lēmumu un atbild par papildus izmeklējumiem, piemēram, testu veikšanu, pirms veikt operāciju. Tātad, jā. Jā, tas ir, manuprāt, lielisks piemērs, ko jau šobrīd medicīnas ierīcēs mēs arī redzam, ka tas ir kā asistents, kā palīgs profesionālim, bet viņš nepieņem gala lēmumu. Un ārstam vienkārši tas ir ikdienas darbā, pātrina darbu, atvieglo darbu, pasaka vietas, kur īpaši uzmanība ir nepieciešama jau no viņa viedokļa. Bet tad mēs arī skatāmies uz šiem rīkiem un asistentiem drīzāk tieši šādi, arī dokumentu veidošanā, juridisko likumu interpretācijā. Viņi var mums palīdzēt sagatavot tā kā izēju materiālus, bet mēs lasam cauri un skatāmies, ka starp rindiņām kaut kas nav aizmirsts. Absolūti, jā. Cilvēku virsvadība. Paklausies. Paturpini. Es vienkārši domāju par to tavu piemēru vēl. Šajā gadījumā, ja tās ir augsta riska sistēmas, mums ir jānodrošina gan tātad atbilstība papildus novērtējumiem, un ko mēs pat jau visu runājam, gan arī neaizmirstam arī par datu drošību un datu apstrādi no tā skatu punkta, kur tie dati tālāk nonāks. Jo ļoti bieži šie jaunie rīki, jaunās iekārtas, kuras ir ar mākslīgā intelekta tādu funkcionalitāti, viņas ir savienotās. Mēs viņus vairs neesam tikai lokāli pie sevis turam datus, bet bieži vien viņi nokļūst kādā mākonī, bieži vien viņi apmāca šo intelektu, lai viņi tālāk, kā teikt, spētu labāk darboties. Un tā ir ļoti, ļoti uzmanīga tēma, lai mēs nepārkāptu arī datu drošību. Ja tie dati būs pietiekami anonīmi, tad droši vien no datu aizsardzības perspektīvas mēs jutīsimies drošāk. Bet, ja tos datus mēs būsim savienojuši jau ar konkrētu pacientu, tad mums atkal parādās virkne ar papildus pienākumiem. Aldi, mēs esam gadu mijā gandrīz. Kādas tev sajūtas, kā GDPR un Eiropas Savienības mākslīgā intelekta akts varētu ietekmēt kopumā ekonomiku 25. un 26. gadā? Es gribu tā optimistiski cerēt, ka tā ir viena lieliska iespēja Latvijas uzņēmējiem. Jo Latvijas jaunu uzņēmumi un tehnoloģiju uzņēmumi ir, manuprāt, labi parādījuši, ka viņi ir konkurētspējīgi. Viņiem ir ārkārtīgi labas attiecības ar inovācijām un spēj tieši šos te jaunos dažādus tehnoloģijas izmantot savā darbā.
Un, manuprāt, tieši mākslīgais intelekts jau būs tā joma, kur nespēlēs lielu nozīmi tas, cik daudz mums ir iedzīvotāji Latvijā, vai cik liela ir mūsu ekonomika pret kaut kādiem citiem grandiem. Bet tieši šī konkurences paaugstināšana, tas var būt viens no labiem punktiem. Jo, protams, tas ir strīdīgi. Mums ir sodi, mums ir regulējums, kas bremzē konkurenci, bet, ja mēs skatāmies no tālākās izmantošanas, ja šis mākslīgā intelekta kaut kāds jauns rīks vai tehnoloģija būs ar Eiropas uzticamības zīmi, kad viņš ir atbilstošs, pārbaudīts, un viņu pārbauda regulāri kāds, trešā puse, piemēram. Tad šādam rīkam vajadzētu būt ar krietni labākiem panākumiem jau pie gala lietotājiem, kuri zinoši vērtē, vai viņi vēlas savus datus un savu, teiksim, personību pakļaut neregulētiem un iespējams pat kaitīgiem mākslīgā intelekta rīkiem un tehnoloģijām. Es uzticētos, ja, piemēram, TEC Finieris, Latvijas Finieris vai kāds cits uzņēmums pieliktu nelielu tādu bļambiņu vai, piedodiet par manu franču, bet uzrakstiņu, ka jā, šis ir pārbaudīts, viss drošs, un tad, labi, lai pārstrādā viņi tos datus. Jā. Es domāju, ka startup vide varētu gūt zināmu grūdienu mugurā pozitīvu, lai attīstītos papildus. Zini, man ir sapnis par šo te, ja mēs runājam par 25. 26. gadu. Tas sapnis ir saistīts ar uzņēmuma un organizāciju un arī valsts pārvaldes, kas ir ļoti būtiski. Darbinieku spējām lietot. Mans sapnis ir, ka 80% darbinieku mūsu Latvijas ekonomikā spēj gudri izmantot tā saucamo prompt engineering, spēj gudrus jautājumus uzdot. Un ne vienkārši jautājumu, bet paplašinātus jautājumus, pielāgotus jautājumus, izmantojot mums jau pieejamās custom instructions, GPTs. Viņi veido palīgi rīkus, kas spēj labi darbināt mākslīgo intelektu tieši savām darba vajadzībām. Otrs līmenis, tie ir 12% aptuveni. Tie izmantos sev izveidotos asistentus un aģentus. Viņi prot radīt palīgu robotiņus, ielikšu pēdiņās, vai arī asistentiņus, kas, piemēram, paņem Excel tabulas, pārveidot datus, aizsūta citos, piemēram, failos, vai arī daudzos e-pastus nevis stundas laikā atbild, bet 5 minūšu laikā atbild, nezaudējot kvalitāti. Un tas trešais līmenis, viņu nebūs daudz, tie būs 2% no uzņēmuma darbiniekiem vai organizāciju pārstāvjiem, kuri radīs automatizācijas plūsmas, izmantojot mākslīgo intelektu. Saliks vairākus aģentus rindiņā, vienu pa virsu, kurš uzrauga un kontrolē un pārbauda vēl. Un tad šīs jaunās darba vides radīs lielāku efektivitāti ekonomikai. Mums ir jāiemāca, jāatļauj spēlēties tajās drošajās milšu kastēs un jāmudina darbinieki, lai viņi paši un nevis šefs uzlabo savu sniegumu. Jā, absolūti. Tas ir mans sapnis. Es domāju, ka tas ir labs punkts, jo tiešām mākslīgā intelekta rīku pareiza un droša izmantošana, tas nav tikai jautājums par tehnoloģiju uzņēmumiem. Tas var būt efektivitātes paaugstinošs rīks jebkuram faktiski uzņēmumam, kura darbinieks vienam vai otram procesam spēj pievienot to vērtību un krietni paaugstināt savu efektivitāti. Klausies, par bažām mēs esam jau runājuši. Varbūt tuvojoties noslēgumam mūsu sarunas, es gribēju pajautāt tev par ētisku izmantošanu. Vai tu kaut ko vari no sevis minēt arī par ētiku? Jo man ir svarīgi, ka šīs sistēmas mēs cilvēki spējam pārdomāti izmantot. Mēs zinām, ka slikti lietojot, tā kā nazis, piemēram, ļoti ass, ja? Kā nemākulīgi lietojot, tas ļoti asais nazis var sagādāt man, traumu vai kādam, ja? Piemēram, griežot dārziņus. Man svarīgi ir, kad darba devēji un arī paši lietotāji apzinās, ka viņu rokās ir tagad kaut kas gana jaudīgs un ass.
vai tu kaut ko pie šīs tēmas? Ētiskuma? Jā, ētiskums tas ir tāds mūžīgs un grūti atbildams jautājums. Jo, protams, es nesen biju saskāries ar ārvalstīs esošu universitāšu zinātnieku veiktu pētījumu, tādu sabiedrības aptauju par ētiskiem aspektiem tieši no transporta līdzekļu vadīšanas automātiskās. Un tie piemēri bija ļoti daudz, bet kā ilustratīvs, ja transporta līdzeklis tiek vadīts ar automātisku šo te mākslīgu intelektu sistēmu, sauksim viņu tā, un viņi pēkšņi konstatē, ka priekšā ir šķērslis uz gājēju pārējais, ir izgājis piemēram, bērnu grupiņa. Jā. Un viņš vairs nespēja apstāties. Viņš tehniski to nosaka. Viņš nebija iemācīts uz bērnu grupiņas? Nē, viņš teikšu, viņi izskrien par piemēru. Vai bija slikta redzamība. Restīvi, tie iemesli var būt dažādi, bet viņš ir nonācis situācijā, kur viņš saprot, ka bremzēšanas ceļš ir garāks. Un tad viņš, piemēram, ierauga otrā ceļa malā koku, kurā ietriecoties viņš izglābtu bērnus, bet nonāvētu vadītāju. Viņš ierauga vēl otrā pusē ceļam stāv pieturā kāds cilvēks, kurš neko nepārkāpj, neko nedara. Un ētiskā problēma, ko darīt, kādu lēmumu pieņemt, jo ir skaidrs, ka iznākums būs slikts, bet kurš būs tas zaudējušies? Mums nav atbildes uz visiem šiem ētiskajiem jautājumiem. Absolūti noteikti. Mākslīgā intelekta attīstība ies roku rokā ar to, ka ir jābūt pietiekami augstai sabiedrības iesaistei šajos jautājumos, un tā diskusija turpināsies. Viņa nav beigusies ar mākslīgā intelekta akta pieņemšanu vai piemērošanas sākšanu. Es domāju, ka mums vēl būs ļoti, ļoti daudz izaicinājumu tieši no ētiskās puses, jo, ja mēs skatāmies, kas ir arī tās aizliegtās lietas, vai par ko bažas notiek, piemēram, lai netraucētu demokrātiskos procesus, lai neietekmētu kaut kādus cilvēku zemapziņu, vai nesuģestētu viņus kaut kādu lēmumu pieņemšanu pret viņa nediskriminētu. Jā, arī ar nepareiziem datiem apmācīti šie mākslīgā intelekta rīki, viņi var sākt diskriminēt kādu. Jā, tad... Tu dzirdēji, varbūt ne, Zviedrijā pat bija viens case, iet runa par viņu sociālās apdrošināšanas lielo valsts kompāniju. Izrādās, ka šis modelis jau daudzus gadus izmanto mākslīgo intelektu, un tie cilvēki, kas prasa sociālos labumus no valsts, un viņi nav dzimuši Zviedrijā, vai viņu vecāki nav dzimuši Zviedrijā, viņi automātiski ir red flag, viņi tiek ierindoti īpašā kastītē kategorijā un nosūtīti uz departamentu, kurš strādā ar noziedzniekiem, ar īpašām riska grupām, un tad šos cilvēkus, šie speciālisti sāk īpaši digitāli izsekot. Ieiet viņu sociālajos profilos, skatās visus banku izrakstus, skatās visus ceļojuma dokumentus, jo viņš neko vēl nav izdarījis, bet tas jau ir bīstams sistēmai apdrošināšanas. Visnotaļ ētisks izaicinājums, jo, protams, ir skaidrs, ka diskriminēt tikai uz izcelsmes pamata nebūtu korekti. No otras puses, kur arī ierobežojums mākslīgā intelekta akta ievērošanai, ir dažādi valsts drošības un aizsardzības aspekti. Un, protams, tā robeža šķietne var būt ļoti grūti nosakām dažreiz. Mums ir 2 minūtes, ja mēs skatāmies uz taimingu, 1 stunda, paklausies, varbūt 1 minūtes laikā tavs gala novēlējums mums, arī valdībai, saistībā ar šiem te 2 nozīmīgajiem aktiem. Jā, varbūt es gribētu tādus 2 vēlmes uz jauno gadu, jo piederās kaut ko ievēlēties nākošajam gadam, lai būtu labāk. Un viens būtu saprātīga sodu piemērošana, saprātīga regulējuma piemērošana. Jo ir skaidrs, ka pie ļoti stingra regulējuma ir vajadzīgs balanss, lai komercdarbību un inovācijas atbalstītu, un vienlaikus tās turētu tādā regulatīvā grozā un neļaut viņām varbūt tādus būtiskus pārkāpumus izdarīt, bet tas samērīgums, izpratne, tā ir noteikti vajadzīga. Un otra lieta, es teiktu, ka būtu jāmācās vai jāņem vērā tā kapacitāte un zināšanas, kas mums jau ir valsts pārvaldē. Par piemēru,
tāpat datu aizsardzība un datu valsts inspekcija, manuprāt, ir lielisks piemērs, jo tad, kad stājās spēkā datu regula, bija arī ļoti daudz nezināmā. Tieši tāpat kā šobrīd mēs runājam par mākslīgā intelekta regulējumu, 18. gadā un 17. gadā mēs runājam, kas notiks ar datu aizsardzību, stājās spēkā jauna regula, stinga noteikumi un tā joprojām. Un, ja mēs paskatāmies jau 5-6 gadus vēlāk, Datu valsts inspekcija mums ir radījusi ļoti daudz vadlīnijas, īsus, pamācības, informatīvos materiālus, kā jebkurš uzņēmums vismaz tādā bāzes līmenī var ātri saprast, kāds ir regulējums, kādas ir prasības, kādi ir spēles noteikumi. Un, ja mēs varētu nevis to ciklu iet vēlreiz ar daudziem gadiem, bet varbūt tās zināšanas un prasmes, kā to pasniegt uzņēmējiem ātri un saprotami un vienkārši pārņemt un implementēt tieši tādā jau mākslīgā intelekta jomā, es domāju, tas būtu labs piemērs, jo, kā mēs redzam, valsts pārvaldē ir virkne ar iestādēm, kuras ir priekšzīmīgas un lieliski darbojas. Absolūti. No savas puses es vēlētos tikai citēt kādu uzņēmumu saukli. Just do it. Nepļāpājam, bet mēģinam, testējam un izmantojam. Paldies liels par uzmanību. Paldies, Aldi, ka tu piedalies šajā sarunā. Paldies tev un paldies jums par uzmanību. Visu labu!